Latvijas sabiedrība Ukrainas neatkarību, pašnoteikšanās tiesības un teritoriālo integritāti ir atbalstījuši jau kopš 2014. gada. Mēs nekad neesam atzinuši Krimas aneksiju, un ar to brīdi jau, varētu teikt, sākās tāda pilsoniskā pretošanās. Krievijai cilvēki sāka ziedot, bet 14. gads vēl bija tāds neskaidrs līnijas, bet 22. gada februārī, kad notika pilna mēroga iebrukums Ukrainā, es domāju, vairs nevienam nebija nekādas šaubas. Un es varu teikt, ka es esmu lepna par Latvijas cilvēkiem un uzņēmējiem, jo Ukrainas atbalstam tikai no cilvēkiem un uzņēmējiem vien ir saziedot vairāk nekā 20 miljonu eiro. Tikai caur mūsu organizāciju Ziedot LV, bet ir arī vēl ļoti daudz organizācijas. Un šī visa nauda ir pārvērsta reālā palīdzībā Ukrainas armijai, Ukrainas slimnīcai un Ukrainas iedzīvotājiem. Ziedot LV vietnē ir ļoti daudz dažādas iniciatīvas, tā skaitā palīdzēšana Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas dabai, bērniem, bet ļoti lielu īpatsvaru pašlaik tiešām aizņem Ukrainas atbalsta projekti. Tie ir gan dronu projekti. Mēs kā sabiedrība arī esam izveidojuši savu dronu koalīciju un vairāk simti droni nonāk Ukrainā katru mēnesi. Ir aptieciņu projekts, tātad, lai karavīriem ievainojuma brīdī būtu iespēja sniegt pirmo palīdzību. Tāpat ir dronu speciālo busu izbūve, ir psiholoģiskā palīdzība civiliedzīvotājiem, ir atbalsts arī Černīgivas skolēniem, lai viņiem būtu iespēja mācīties attālināt. Faktiski visas tās vajadzības, kuras Ukraina saskarās kara situācijā un kuras nespēja atrisināt kā valsts un kur pietrūkst varbūt kāda starptautiska palīdzība, Ukrainā tiek risināts ar ziedojumiem. Un tā ir mūsu iespēja savus 5, 10, varbūt vairāk 100 eiro, varbūt 1000 eiro noziedot par Ukrainas uzvaru. Tā mēs kā Latvija parādam, kurā pusē mēs esam un kādas mums svarīgas vērtības. Un tāpēc, manuprāt, ir izcili, ka arī advokāti ir izveidojuši savu īpašu labdarības kampaņu Ukrainai, jo 3. kara gads daudziem liek nogurt, un šis ir tas brīdis, ka tiem spilitākajiem, spēcīgākajiem prātiem, tie, kas saprot, cik svarīgi ir šis tiesiskums arī starptautiskā līmenī saglabāt, pieslēgties un aicināt citus padalīties. Līdz ar to Ziedot LV portālā ir atvērts īpašs projekts par Ukrainas uzvaru, kuru sākotnējie ziedojumi nāk no Latvijas advokātiem un advokātu kolēģijas, bet mēs aicinām pievienoties visus tiesu varā iesaistītos. Tātad gan advokātu biroju darbiniekus, arī klientus, arī ģimenes, bet arī tiesu sistēmas darbiniekus, tiesnešus, tiesnešu palīgus, tiesu sekretārus, tāpat arī notārus un notāru darbībā iesaistītos, tiesu izpildītājs. Ikvienu, kuram ir svarīgs tiesiskums, jāsaprot, ka katrs mūsu eiro tuvina Ukrainas uzvaru par Krieviju. Ziedojumi tātad nonāk īpašā kontā, kas ir šī projekta par Ukrainas uzvaru konts. Un ko mēs darīsim? Mēs saskaņā ar Ukrainas pieprasījumu, pārsvarā karavīru pieprasījumu, konkrētu armijas daļu pieprasījumu, iegādājamies nepieciešamās lietas un nogādājam tieši līdz frontei, nododot rokās.